festivāls cilvēkiem no 1. līdz 3. augustam, un kā viena no zināšanu devējām un nesējām būs arī Diāna Černe. Sveika, Diāna! Sveiki! Īsumā tas, par ko jūs varēsiet no Diānas uzzināt, būs meistarklase holistiskās veselības diagnostika ar ēteriskajām eļļām un terapeitisko ēterisko eļļu droša lietošana iekšīgi. Diāna, vai tu vari tā īsumā izstāstīt, kā šis viss notiks un kas ir tas, ar kādām zināšanām mēs katrs varēsim aizbraukt mājās? Jā. Tad festivāls cilvēkiem es sniegšu ieskatu meistarklases formātā tajā, cik ļoti ēteriskās eļļas, jeb augu, tātad ēteri mums var palīdzēt dzīvot fiziski, emocionāli un mentāli veseliem. Es esmu par holistisko veselību kopumā. Es esmu par to, ka cilvēks manā skatījumā var būt vesels tikai dzīvojot saskaņā ar dabu. Un caur ēteriskām eļļām es vēlos arī iepazīstināt cilvēkus, kā konkrēti augi mums var palīdzēt dziedināt dažādas fiziskās kaitas. Tāpat gribu iepazīstināt ar šo brīnišķīgo, ļoti precīzo metodi aromadiagnostiku, kuras laikā iespējams nodiagnosticēt cilvēka emocionālo, mentālo un fizisko veselību un atrast atbilstošus augus, jeb ēteriskās eļļas konkrētu tēmu risināšanai un dziedināšanai. Jo, kā jau mēs zinām, tad mūsu fiziskās kaitas nerodās vienkārši tāpat. Viņas rodās no kaut kādiem emocionāliem blokiem, nesaprastām tēmām, pārdzīvojumiem, kuri kaut kur iesprūduši mūsu apziņā. Un augi, jeb ēteriskās eļļas ir brīnišķīgi palīgi darbā ar šīm te visām tā kā mūsu apslēptajām zemapziņas tēmām, par kurām mēs varbūt bieži vien negribam nemaz domāt paši vai tā kā izvairamies. Tad, aromadiagnostikas laikā zemapziņa cilvēka parāda, jeb pasaka to, kas ir viņam patiesi svarīgi atrisināt, ko viņam tiešām svarīgi atrisināt, lai viņš dzīvotu holistiskā, harmoniskā veselībā pašam ar savu patieso dabu un būtību. Un tieši to arī es meistarklasēm īsumā izklāstīšu cilvēkiem par to, kā šī metode darbojas, un, kā jau minēju, stāstīšu par to, kuras ēteriskās eļļas drīkst lietot droši, iekšķīgi un kuras nē, un kādas konkrētas fiziskās problēmas mēs varam risināt ar ēteriskām eļļām. Tas nozīmē, ka mēs katrs varēsim pasmaržot un saprast, kas tad ir tā varbūt lieta, uz kuru mēs esam pievēruši acis, un tas fiziskais ķermenis tomēr signalizē, vai tā ir? Protams, varēs pasmaržot eļļiņas, jebkurš meistarklases dalībnieks. Meistarklasē būs iespēja arī uzradīt savu radošās plūsmas ēterisko eļļu rullīti. Cik sapratu no organizatoriem, tad tas būs par atsevišķu ziedojumu izdarāms, un tie, kuri būs drosmīgi pietiekami un būs gatavi ieskatīties savu zemapziņu dzīvēs, tie varēs individuālo aromadiagnostikas sesiju ar mani veikt festivāla laikā, un tas būs tāds jau diezgan padziļināts process, aizņems 1 stundu aptuveni, lai izostītu 58 dažādas ēteriskās eļļas. Un tad, varēšu noprezentēt cilvēkam visu, ko viņa zemapziņa vēlas viņam pavēstīt, sākot ar to, ko viņa dvēsele vēlas, beidzot ar to, kas viņam šobrīd ir svarīgi un primāri jādara dzīvē, un kuras ēteriskās eļļas viņam ir lieli palīgi šajā dzīves situācijā. Tā kā daudzas lietas vienā vietā notiks mums ar ēteriskām eļļām. Super, tas nozīmē, ka, ja ir jau tā sajūta, ka kaut kas notiek, bet nevar īsti saprast, kas, tad šis ir viens no variantiem, ko izmantot un kurā ieklausīties, sajust sevi. Tieši tā, ir cilvēki, kuri jau strādā ar sevi, un tad viņiem ēteriskās eļļas ir ļoti labi ceļa biedri šajā procesā, īpaši sievietēm, teikšu atklāti, un ir savukārt cilvēki, kuriem ir kaut kāda samilzus problēmu, un viņš saprot, ka viņš ir iestrēdzis dzīvē, arī tad ēterisko eļļu diagnostika palīdz cilvēkam saprast, ar ko viņam sākt, kur viņam tālāk virzīties, kas ir viņa stiprās puses, kas ir vājās puses, un kā uzbūstot stiprās puses, lai mēs tiekam tālāk savā dzīvē, atrisināt arī, teiksim, tās jomas, kas ir jāatrisina. Līdz ar to, jā, gan tiem, kuri ir jau ceļā, gan arī tie, kuri vēl tikai grib sākt
visiem noderēs šī aroma diagnostikas metode, jeb sesija, kur ir gatavi patiešām sadzirdēt to, ko viņu zemapziņa viņiem vēlas pateikt, jo bieži vien tas nav tas pats jaukākais, mīļākais, tas ir bieži vien vesels, tā kā apvērsums cilvēka apziņā, kad viņš ierauga, kas viņam patiesībā zemapziņā notiek un ka ir laiks pienācis to sākt risināt. Jānovēl visiem, kas dosies uz festivālu cilvēkiem, būt drosmīgiem un atvērtiem un sakot savai sajūtai, doties pie tevis un tad jau arī veicināt savu tādu dziļāku sapratni par iekšējiem procesiem, vai ne? Jā, un galvenais dziedināties. Jo visiem mums ir ko padziedināt sevi, lai kāds arī būtu, bet mēs neaugam mežos un upēs, kur principā varam dzīvot saskaņā ar dabu, mēs augam sociālā vidē, kur tomēr rodās gribot, negribot jau bērnībā kaut kādas traumas, bloki, un tad pa dzīvi viņas traucē citreiz, un kad ir pienācis laiks, tad viņas jālaiž vaļā. Un tad ēteriskās ēļas ļoti palīdz, tāpat kā palīdz atrisināt fiziskās veselības kaitas. Tā kā par to arī stāstīšu meistarklasē. Nu tad laižam vaļā, piesakāmies no 1. līdz 3. augustam uz festivālu cilvēkiem, tiksimies tur, tiksimies ar Diānu un arī citiem foršiem mentoriem, pasniedzējiem, zināšanu glabātājiem un nodevējiem tālāk. Nu tad, lai tev brīnišķīgs laiks vēl mazliet atpūtā un tiekamies 1. augustā. Jā, tiekamies 1. augustā un gribēju ziņot vēl, ja gribat individuālās sesijas, tad piesakaties laikus, jo tomēr tā programma pildās diezgan ātri un varat pat pirms festivāla pieteikties uz šīm te individuālajām aroma diagnostikas sesijām, ja jūtat, ka vajag. Tā kā priecāšos būt ar jums kopā no 1. līdz 3. festivālam, gan ar citiem zināšanu nesējiem, gan ar tiem, kuri nāk zināšanas gūt.